Kādas ir jūsu domas par Nilu Ušakovu atlaišanu? Šīs gadījums būs hauss Rīgā. Viņš ļoti daudz uztaisīja pensionāriem. Bez Nila Ušakova būs hauss. Viņš atgriezīsies atpakaļ darbā? Viņš būs un nekur nepazudīs. Būs. Redz, mēs tagad stāvam pie Rīgas domas. Nesen pienāca informācija, ka arī Nils Ušakovs palaists vaļā no sava amata. Kādas domas vajadzēja viņu atlaist, vai ne? Viņu vajadzēja ne tikai atlaist. Manas domas būtu, jā, nē, es esmu ļoti priecīgs kaut vai simboliski par to, kas tas noticis beidzot. Tātad tu šobrīd sēdi uz šiem bēdīgi slavenajiem Nila Ušakova soliņiem. Un kā varbūt zināms, Nils Ušakovs nesen atlaists no darba. Es dzirdēju, jā. Kā tev liekas, vai viņu vajadzēja atlaist? Nu, es īsti nezinu, bet es tomēr esmu arī priecīgs, ka viņš atlaists. Tev pašam viņš patīk? Nē. Kādēļ, ja drīkst zināt? Man nepatīk saskaņa, tas ir pirmkārt. Man nepatīk, kā viņš rīko svētkus. Man nepatīk, kad viņš 4 miljonus eiro vēlējās atjaunot uzvaras pieminekli. Uzvaras pieminekli vēlējās. Šo es pat nezināju. Šis arī ir viens no Nila projektiem. Kā jums patīk šis laukumiņš? Diezgan veiksmīgi izdevies, vai ne? Jā. No, tā kā bišķiņ koku kaut kā nav, ir tā kā kaut kādos brīžos, kad ir siltāka diena, tad var redzēt, ka lielākā daļa bērni ir zem tenisa laukumiem, zem nojumītēm. Svarīgi tā kārtības uzturēšanas metodas, mēs dzirdam šobrīd, kā tas tiek darīts, drusiņ tāda cietuma laukumiņš pēc būtības. Mikrofonā nekas cits kā aizliegums neskan. Varbūt kādu mūziku varētu. Jā, varētu mūziku. Kaķīši kaut kāds salikt šeit, būrīši gar malām. Kaķīši viņam ļoti patīk, jā. Kāds ir tavs sajūta par to visu, ka Nils tagad nestrādās vairāk? Nē, man vecīt, es esmu priecīgi. Jo, Heidi, mamais pleci nesāp, jā? Es tik daudz biju dzīvē kritis, braucu pa bedrēm. Pēc rekri ir Oskars. Oskar, panāc. Zini to, ka Nils vairāk nav mērs? Vecīt, kāds emocijas par to ir? Tāpēc, kad viņš taisīja mums ceļus, tur nevar ar savu skūteri pabraukāt pa Brīvības ielu un pa Krišām Baronu ielu, tur viss sačakarēts. Vēl, tā kā Nilam tagad nav kur strādāt, mēs izdomājām, varētu atrast Nilam jaunu darbu vietu. Kāda tavuprāt profesija viņam būtu piemērota? Labs jautājums. Es zinu, ka labs. Mums trūks darbinieki ātrās ēdināšanas iestādēs. Kā tu zini, varbūt es dzirdēju, ka Nils Ušakovs ir atlaists no darba. Varbūt jūs varētu piedāvāt viņam darbu šeit? Jā. Jūs meklējat darbiniekus tagad? Jā, laikam, jā. Nil, droši nāc uz Speakeasy, tev vienmēr būs vieta. Vienmēr? Viņš Eiropas parlamenta var strādāt. Varbūt viņš ceļus varētu labot Rīgā, vai? Par miskasnieku strādāt. Par miskasnieku strādāt. Tātad viņš varētu rūpēties par kaķiem. 100%, jā. Noteikti, pilnīgi noteikti. Strādāt patversmē? Jā. Vai par veterinārā? Nē, es domāju patversmē. Ārsts viņš nebūs labs. Okay. Es domāju, ka viņš varētu būt tas čalis, kas vada izsoles ļoti labi. Tas, kurš rada kaut kādu hype un tāpat, ja viens beig tur nesauc, domāju, viņš varētu ģenerēt liels skaitļus un pārdot visu kaut ko. Jā. Tātad par lielām naudām viņam patīk runāt. Yes, он санак, они 100%. Может быть, вы можете придумать, где он может работать, новая профессия ему? А чем он занимается, неизвестно. Хобби у него есть? Он любит бегать. Марафоне бегал, да. И ему очень нравятся кошки. Но теперь он сможет побольше принимать участие в марафонах, заняться своим здоровьем. Может быть, открыть гостиницу для кошек, опять-таки. Можно стать мэром города кошек. Mēram goroda košak. Nē, es domāju, ka Nils tagad atradīs savu nišu kaut kādā, nezinu, kādā spā par masieri vai, Bet, zini kā, man liekas, viņam arī kaut kāda ēdināšanas biznesa piestāvāts, nezinu.
Nu, kaut kā viņš tāds Beļašs. tāds omulīgs, jā, tāds varētu kaut kādā kioskiņā kaut ko tur tīrgot, cept, kāds maizītes likt vai pīt, nu, kaut ko tādu. Maizītes cept. Labi, iesim pajautāt, vai kādā kioskā nevajag maizīšu cepēju. Es ceru, ka vajag. Tā mums patīk teikt dažādas negācijas par Nilu vienmēr, bet vai ir kaut kas, tavuprāt, labs, ko viņš izdarījis? Noteikti brīvpusdienas un atlaides sabiedriskajā transportā priekšskolniekiem. Protams, šie soliņi ir arī labi, noderīgi. Kāda ir domāta sēdēt tā kā divatā? Var vispār apsēsties? Vai te ir Jā. Kurš sēž viens? Nils laikam pats. Viņam vajadzēja soliņu, viņam pašam nepatīk, ka piesēžās blakus cilvēki. Grūti pateikt, tā kā varbūt vienu lietu, bet var noteikti atzīt, ka man viņš kā indivīds tā kā ļoti fascinē. Ja mums būtu varbūt tā kā vienāds vērtības, tad man viņš liktos ģeniāls. Tā kā, jo vienkārši skatīties, kā viņam ir pilnīgi pajāt, bet ko sliktu par viņu saka, viņš to var un doties tālāk vai kaut comeback izpļaut. Man ļoti patīk, ka viņš ir pašpārliecināts par sevi un ļoti labi izlēma kuras situācijas. Un varbūt nobeigumam tāds novēlējums Nilam, kaut ko jauku pateikt. Ko tu viņam novēli dzīvē? Ja nu gadījumā viņš šo skatās. Nil, atceries mani. Lai tev būtu brīnišķīga dzīve un viss izdodas, un lai tu esi laimīgs, un lai mēs visi Latvijā esam laimīgi. Turies, Nīl, viss būs labi. Ko mēs par labu varam pateikt Nilam Ušakovam? Neko. Nē, lai tev slapji Kelloggsi. Jā? 3, 4. Lai tev slapji Kelloggsi! Varbūt vēl vienu varam vienkārši pateikt, paldies Nil. Jā, bet tā, lai viņš saprot, jā? Krieviski, tā, lai viņš saprot. 3, 4. Spasiba, Nil!